slimas aizskrējām uz rīti. Dzirdējām, ka 3 pilas iecitas slimais aizskrēja uz pirti. Bet vai jūs zināt, kas ir vislabākās zāles slimībai? Tas ir prieks un smiekli. Tas ir labs humors. Un arī mēs šodien, 1. aprīlī, ne par velti, jokiem priekam apvēlēt īpašu dienu. Un tas ir 1. aprīlis. Šodien mēs esam šeit, lai priecātos, nedaudz pajokotos, klausītos un lasītu anekdotes. Te man tāda iekrita prātā daži izteicieni, ko bērni rakstījuši no saviem domdraugiem. Un bieži viens skolotājs arī var lasot vienkārši pasmaidīt. Man garšo konfektes, šokolāde un citi dārzeņi. Man bija jaunums, ka šokolādi mēs arī ieidojam pie dārzeņiem. Mamma ievarinēja burkas. Arī kāds jaunums. Parasti jau marinēja kurķus. Es gribu iet uz autovadītāju kursiem, lai apmācītos braukt ar mašīnu. Kā tad tur būs? Apmācītos vai iemācītos braukt ar mašīnu? Bet galu galā mēs taču visi gribam reiz kļūt par cietnes profesijas pārstāvi. Bet nu, laiks jūsu priekšnesumiem un jūsu dokiem. Brauc automašīnā. Pēkšņi mašīna salūst. Ķīmiķi saka. Laikam mūsu eļa beigusies. Fiziķis konstatē. Mums ir saplījis starters. Datoriķis iesaka. Labāk izkāpam ārā no auto un iekāpam atpakaļ un būsim vienkārši nestari. Paldies! Skolotāja prasa. Tu vēl ir mācījies? Nē. Tev māja mācīs. Jānīca aiziet mājās. Skats, ko māca. Tātad jau pārkum, kas nedošu nevienā. Vietāli, skats, ko tētis dara. Urā, 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 urā. Vietāli, skats, ko māsa dara. Māsa skats Tarzānu. Tarzānu uz apakcem, Tarzānu uz apakcem. Jānīca aiziet uz skolu. Skolotāja prasa. Tev jau ir mācījies? Jā. Tad stāsti. Saku, konku, kas nedošu nevienam. Cilties nevienam. Urā, 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 urā. Tātad, kas tas ir? Tarzāns uz apakcem visam tas. Mēs esam ar matemātikas stundu. Roberta, stāti man lūdzu. 10 cilvēki 8 stundās nopļāva pļavu. Cik stundās to pašu pļavu nopļaus 15 cilvēki, bet tu padomā nesteidzies. Uzdevumu pār vasarēm, izmantojot skaitļus 90 un 40. Skolotāji, zinu. Ja iemācā vasarā 90 cilvēki, tad izdara 40 cilvēki. Paldies, Dānī. Padomā vēl. Beitī, paskaidro mums visiem, kas ir kilograms? Tas ir 8 gramu preces pieteicīgā iesāka. Paldies. Daniela, vai tu esi slims? Nē, mamma, mani vakar kārtīgi nomazgalēja. Tā bija stunda. Tad tikai bija jautājums. Skolotāji, vai dzīvniekiem vai visiem ir savas skābenes? Skābenes? Nu jā, zirgam ir, zaķim ir. Viņiem arī vēl savas skābenes.
Labi. Anija, mēs rakstīsim pārbaudas darbiņu, un es ceru, ka es neredzēšu, ka tu atkal noraksti. Es arī tā ceru skolotāju. Mārtiņa, saki, kāda atšķirība ir starp zifeni un elektrību? Jā. Marta, kas ir šefpavārs? Cilvēks, kurš ir izdomā karstajā kontaktā vairāk nekā 20%. Paldies. Lauri. Palīdzi, atveriet visas savas grāmatas. Lauris, jā. Atveram grāmatas. Izlasīsim stāstu, un pēc tam to pastāstīsim pirmajā personā. Vai visiem ir skaidrs? Jā. Laura, tev ir jautājums, lūdzu. Kā tas ir pirmajā personā? Piemēram, Rītas izlidoja no stropa ārā. Vai šī gadījumā jāsaka, es izlidoju no stropa ārā? Drubi, pēdējais uzdevums. Nosauc man vārdu, kurā vairāk kārtīgi atkārtojas burts E. B. Paldies! Andri, tev vēl bija uzdevums. Andri, izstāst lūdzu. Tad, kad ir tumšs, īpaši negaisa laikā, tu glaudi kaķi pret spalvu. Ko tu ievēro? Kaķis, skolotājs. Ai, nu pareizi. Paldies! Nu, tā, Natālija, Luīze, Enija, Mārcis un Ēriks. Jaunais cilvēks. Ko tu te dari? Mums tagad sāksies stunda. Vai šo stundu tu vadīsi? Nē, jo es neprotu vadīt. Es tikai protu vadīt mašīnu. Skolotāji prasa, cik skolā ir augsta? Pētrīts atbild 1,50 m. Kā tu to zini? Jo man skolā ir līdz kaklam. Skolnieks atnāk no eksāmena. Cits skolnieki jautā, nu ko nolika? Jā, nolika. Ko prasīja? Valds var zināt, ko prasīja. Angliski prasīja. Jānīt, kāpēc tu izciti logu? Es? Nu jā, tu. Es nē, tas bija viņš akmentiņš. Skolotāji saka bērniem paņēma papīru un zīmi. Šodien zīmēsim zirgu. Bet tu Ilga, šodien pamēģini nekustēties. Es esmu aizgājis. Zini, māmi, kad skolotāji nav klasē, mēs aizvien taisām milzīgu rakstu. Vai tad nav neviena, kas uzmana? Kā nu ne? Pētrītis visu laiku uzmana, vai skolotāji nenāk. Sakopēju! Ko tu saki, kad skolotāji